Kā pareizi lietot meža dzīvnieku, pārnaģu, meža cūku, briežu, stirnu, pieņemsim arī zaķu atbaidīšanas līdzekļus? Man ir Lietuvā ražotais meža cūku bailes no Outdoor Experts, bet ir dažādi līdzekļi, kas pieejami arī citos veikalos. Piemēram, ir citi līdzekļi, kas ir sijā ieročos pieejami. Ir dažādi visādi produkti. Par šo te mēs patiesībā neesam saņēmuši, cik ir dzirdēts atsaucis, nevienu sliktu vārdu. Šis te it kā imitē vilka smaku, kas pārnaģiem rada bailes, bet vienmēr pats galvenais jautājums, man šī pudelīte ir saplīsusi, tādēļ es viņu tā turu dieviem maziem pirkstiņiem. Bet pats galvenais ir, kā to pareizi likt, izmantot, lietot, lai tas būtu efektīvs. Es parādīšu vienu veidu. Jūs varat, lai ieskicētu, kā tas izskatās, jūs varat to darīt, izgudrojot kaut kādus citus līdzīgus risinājumus. Bet pats galvenais ir panākt to, ka tas ir jāizliek pareizi, regulāri jāatjauno un tad tas viss strādās. Tā, šis te ir vienkārši ilustratīvi. Šis te nestrādās laukos, jo šis ir vienkārši tās zeltslotiņas kāds, vienkārši citu neko nevarēja dabūt. Ražotājs iesaka tā, ka paņem, piemēram, ne papīra, bet auduma tādas tā kā lentītes. Viņas principā uzsprauž tās lentītes uz kociņa. Šo te lentīti, kas ir no auduma, nevis no papīra, papīrs izjuks, nopūš ar līdzekli 1,5 ml 2-3 reizes un noliek tajās vietās, kas ir jāpasargā no pārnaģiem, apmēram šādus te mietiņus ik pēc 10 metriem. Ap sējumiem, mazdārziņos, augļu dārzos, jebkur. Bet šādā te veidā jau uz lupatiņas tiek uzlikts šis līdzeklis, kurš sāk strādāt pēc 7, 8, 9 stundām. Šāds te veids ar auduma lupatiņām patiesībā nav noturīgs pret laika apstākļiem un būs biežāk jāatjauno. Tādēļ iesaka to darīt ar glāzītēm, piemēram, plastmasas kafijas glāzītēm, lai nodrošinātu to, ka tas, ko jūs ieliekat iekšā, tā kā būs noturīgs pret laika apstākļiem. Es tagad to imitēju, tikko sagriezu 10 centus pudeli. Tā kā parādīšu, kā apmēram to varētu darīt. Tā kā jūs ņemat to plasmas glāzīti, ko pēc tam, tad, kad vairs nelieto, protams, vajadzētu savākt. Ieliekam to lupatiņu, ne papīru, to lupatiņu. Ieliekam iekšā un tad uzpūšam 1,5 ml 2-3 reizes, atkārtot pēc 10 dienām. Un tad jūs viņu uzspraužat uz mietiņa. Var tā, lai viņš stāv vertikāli. Es te mazliet pielāgojos apstākļiem. Uzliekam šādi vai līdzīgi. Šis nav vienīgais pareizais veids. Varat izgudrot, kā to darīt. Un šādi te iespraužam zemē, nevis uz zeltslotiņām, bet uz kociņiem, uz mietiņiem, ar lupatiņu iekšā, apsmidzinātu 2-3 reizes ap vietu, kas ir jāpasargā. Tas nav tikai aktuāli vasarā uz sējumiem, tas ir aktuāli tagad vēl pupas kaut kur gatavojās, uz kartupeļiem, uz mazdārziņiem, uz augļu dārziem, uz ābelītēm. Tāpat arī, lai mauriņus neuzrok, piemēram, daudziem meža cūkas uzrok mauriņus. Šis ir ļoti labs veids, kā pasargāt mazas teritorijas, tā kā mazdārziņi, piemēram, kaut kur Pierīgā, kur nāka dārzos rokās meža cūkas, šo te var aplikt riņķī. Regulāri ir jāatjauno, labāk ir likt vismaz ne augstāk par 80 cm augstumā, tas ir tā kā
iedotam dzīvniekam apmēram acu augstumā. Protams, nekas 100% nestrādā, bet šis ir pietiekami ērts un efektīvs veids, kā pasargāt konkrētas teritorijas no potenciāliem dzīvnieku postījumiem. Tā kā vēlreiz, šis te ir tikai ilustratīvi. Ņemam plasmasas trauciņu, ja jebkura cita materiāla trauciņu, kas pasargās no lietus, jo lietus šādā veidā nelīst iekšā un tā smaka saglabājās iekšā ilgāk, netiek izšķaidīta. Liekam iekšā lupatiņu, nosmidzinam ik pēc 10 metriem 80 cm augstumā. Un atgādinu, ka šogad jau ir iznākuši 2 pielikumi, viens par gaidas medībām, otrs par dzinēju medībām. Tēmas mēs aptaujājām lasītājus par tādām tēmām. Šogad nobalsoja mūsu lasītāji aktuālajā numurā, aktuālajā pielikumā par dažādiem dzinēju medību veidiem, par drošības prasībām, par ieroču izvēli, par tradīcijām, ekspertu viedokļi par medību suņiem, taures skaņas, kā izvietot dzīvniekus, kā godināt dzīvniekus, viss šajā te pielikumā. Meklē preces tirdzniecības vietās, e-veikalā lasa.lv, un pieejams arī vēl šis te ir, manuprāt, e-veikalā.